Sveiki, pētnieki! Vai jūs gribētu ar mums kopā apskatīties, kā aug kāposti? Lietas dabā izskatās mazliet savādāk nekā veikala plauktos. Tad mēs esam atnākuši uz kāpostu vagu. Paskatīsimies, kurš ir vislielākais kāposts mums šeit. Atnāc šeit, notupsimies pie šī, parādīsim, cik viņš ir liels. Man šķiet, ka šis te ir vislielākais kāposts, vai ne? Kā tev šķiet šis? Nu, notupieties. Nedomāju. Domā, kad ir kāds lielāks vēl? Šitas ir lielāks. Tas ir lielāks. Šeit. Jā, ļoti skaisti viņi tā neiecekam, reku, kā viņi skaisti aug. Šīta galviņa, un tur viņam ir saknītes. Nu, te mēs redzam, kāda ir tā apakšiņa. Varbūt pamēģināsim vienu kāpostu izraut no zemes un paskatīsimies, kādas viņam saknes. Wow! Oho! Paskatieties, kāda ir sakne mūsu kāpostai. Kurš grib paturēt rokās šo kāpostu? Es. Tu. Tā, labi. Pamēģini pacelt, vai tu vari pacelt viņu? Pagaidi. Pamēģini pacelt tā kā uz augšu, kā puķīti. Tīka smags. Nu, abi, tu mēģināsi pelīt? Mēģināsi pelīt pacelt kāpostiņu? Tāds izskatās kāpostiņš, kad viņš izaug uz lauka. Pastieties, cik lielas ir tās lapas, kas bija apkārt kāpostam. Kāds skaists rakstiņš. Redzat? Nekur te kāds jau ir izgrauzis caurumiņus. Kurš tas varētu būt, kā jūs domājat? Nezinu. Tērps varbūt, jā. Mēs vienkārši bišķīt noskolojām savu kāpostu. Noņemsim nost tās apkārtējās lapas, un tad mēs viņu nesīsim iekšā. Te ir pavisam lieli caurumi izgrausti. Te varat redzēt tagad, kāda izskatās saknīte kāpostiņam. Jā. Tā, lūk, tāds izstāstas kāposts, kad mēs noņēmām tās apkārtējās lielās lapas. Turam. Vari noturēt? Nē, vairāk smags. Labrīt, dabas pētnieki! Mēs šādā te maisā audzējām kartupeļus. Tagad mēs pamēģināsim to maisu aizvērt. Es viņu, mamma, pamēģināšu izbērt. Tā. Tātad šādā te maisā mēs audzējām šogad kartupeļus. Viņam bija arī lapiņas, tikai viņas ir novītušas. Tagad mēs izbērsim ārā visu šo maisu un paskatīsimies. Es paiešu mājā. Čau, pētieki! Panāc salīte. Atnākat te. Nu, palīdzēsiet, Abigail, nāc, palīdzēsiet man izbērt maisu. Čau, pētieki! Nāc, mēsim te. Nāc šitajā pus izbērt to maisu ārā. Un nāc, Filīt, atnāc pie manis te, mugurpusītē. Un tagad... Nu, kas te mums sanāk? Vai tur būs kāds kartupelis izaudzis mums šodien? Vai nē? Vai jā, vai nē? Mēs meklējam kartupeļus šodien pusdienā. Mēs taisīsim kartupeļu biesputru. Kas te tur ir? Šitas. Slieka, ļoti labi. Tas ir labi, kas lieka tur aug. Un šitas. Tāds kukaņš. Nu, meklējam kartupelīšus. Tur viņš kritis. Tā, nu meklējam 2 kartupeļi. 3. 4. Kurš ir? Mammas kalkulātors vēl vienā. Nē, kur redza? 4. Nu, liec iekšā. Oi, nemetīgi stipri. 5. Tā, 6. Mums šodien pusdienām. Nu, nē, tā ir tikai zemes. Tāds gabals. Un slieka. Un slieka. Tas ir labi, ka ir sliekas. Sliekas ir labas. Oh. Oho, atradām vēl vienu kartupeli. Cik jau mums te ir sanākuši? Saskaitīsim. O, vēl ir viens kartupelis. Nu, ņemam. Liekam viņu iekšā. Cik sakaists, mam? Saskaitīsim. Tā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parokam vēl varbūt mazliet.
Kāda te skaista mums ir gara slieka. Čau, draudziņ. Tad noliksim viņu kaut kur. Noliksim tos. Kā tu sauc? Ko tev sauc slieciņu? Noliksim viņu kaut kur tur. Nu viss, vairāk nav neviena kartupeļa. Vairāk es te nevienu tagad neredzu. Nu ļoti labi, nav slikti. Nu paskatieties, cik mums šeit ir kartupeļi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kartupeļi. Nu mums šodien ir sanāks pusdiena. Tikai vēl smiltis. Mēs iznācām vienkārši šodien ārā, lai atrastu pusdienām kartupeļus, un mēs viņus atradām. Mums ir izaugušas arī dažas bietes. Nāc, bitīt, pastīsimies. Kuras ir bietes, vai jūs zināt? Šīs vai šīs? Kuras ir bietes? Šīs te ir bietes. Labi, pamēģināsim vienu bieti, izrausim no zemes, ja? Pienāc te paņem. Nu, un tagad ar abām rokām stipri raujam. Pasties, brālim sanāca. Bet šitā viņām vēl ir jāpaug. Šitā tāda maziņa bietīte. Nu, nē, paturi, pastīsimies. Kādas lapas. Liela lapa, redzam, pastamies, kas šeit. Kāds ir izgrauzis šādu caurumu? Abigēl, bitīt. Vēl bieti izraus. Nē, pietiks, viņām vēl ir bišķi jāpaug. Parādiet, cik viņa liela ir. Kas viņām ir interesants bietēm, ko jūs redzat? Kur šādi mums izstāstās biešu lapas. Tulītās, jā, kur viņas ir sarkani tādi kāti. Un šādas skaistas līnijas. Varbūt jūs tādas varētu uzzīmēt. Ļoti skaisti. Un mūsu divas bietes. Viena vēl maziņa, otra liela. Tās vēl atstāsim, lai paug.